Sveiciens šodienā. Mēģināsim šodien aizbraukt uz vienu interesantu ūdenstilpni. Interesanta, jo pāris gadus atpakaļ esmu tur mēģinājis medīt zem ūdens. Un viens no pamatnosacījumiem normālām zemūdens medībām ir normāla ūdens dzirdība. Un attiecīgi nācās braukāt krustām šķērsām, izbraukāt dažādus ezerus, arī tos, kurus galīgi nepārzināju, jo dzirdība reti kuros ezeros bija tāda, ka gribējās līst iekšā ūdenī. Un vienkārši sanāca tā, ka atradu vienu ļoti interesantu ezeru, nelielu, sanāk meža vidū. Un tur es dabūju vienu no lielākajiem saviem asariem, kas bija kilogramu smags. Un vairāk tur neesmu bijis, diezgan tālu līdz turienei braukt un parasti nav pa ceļam. Un šodien mēģināsim patestēt dažāda veida tehnikas, gan ar dzīvo paķersim, ja izdosies noķert kādu esmu, gan arī pamēģināsim blitkas, un tad redzēs, centīsimies dabūt ārā arī ar to asari. Un jā, tad jau redzēs, kā veiksies. Un īstenībā pat bija līdekas uzreiz, kur iekšā niedrēs, līņi un plauži, tos esmu redzējis, ieejot uzreiz priekšā un pa labi kabatai. Un līdeka asari tur uz kreiso malu, bet es uz labo pusi uz turieni baigi tālu neesmu peldējis nemaz. Es tikai to kreiso pusi parasti apeldu. Tur likās interesantāk. Un tur kaut kur, tur riktīgi stāva krauja dziļums. Nu, mēģināsim. Uz vienas mormuškas uzliekam. Uz kāpuru. Uz otras uzliksim odu kāpuru. Mums ir jādabū vismaz divi dzīvie, lai var uzlikt ūdas. Tā. Viens ir. Tu arī uzliec vienam parašu. Jāliks abas uzreiz. Pielika, te man galīgi nežēloja. Pilna kā stārā krīt. Skaitu kuškīti. Čuk. Tā. Un mēģināt dažādos dziļumos, varbūt tā mazā zivs nemaz tik pie pašas grunts nemaz netusē. Op, ir. Asarītis, skaisti. Kas? Labais. Pirmais dzīvais ir. Tā. Uz melnu mormušku ar oranžu punktiņu. Un matriļu. Nu. Skaisti. Tā, jāmēģina uzreiz vēl viens dabūt. Lai paliek dzīvs, tas asarisms. Bija vēl. Aha, Sofītas ir. Oho, skaists.
Daļa pannas aizpildīta jau. Nu, ja nebūs citu variantu, liks kā darīt. Tā laikam jāuzliek motils. Izskatās, ka man tur tāds vairāk nav. Ja, tā arī ir. Op, ir. Vot šitā ir. Īstā dzīvai. Esmai smuki. Uz oranžu bumbiņu ar muškāpuriem. Nu, skaisti. Divas raudiņas ir un var likt dzīvās. Čuk. Tā kā nodziņš. Kaut kādi 8 grami svina. Mono aukla 0,35 vai 0,4 kaut kas tāds bija. Metāla pavada un trīžuburs. Tā. Načo. Iekam. Virsū. Aki. Un iemērīt dziļumā. Kaut kur šeit. Tam ir tik dziļums. Šeit tik tā arī ir dziļums. Tas te ir dziļums. Pietinam. Šķi paspēlēs ar blitku. Tā. Aptuveni. Šitā. Tad mēs ņemam dzīvo. Liekam aptuveni pusmetru. Kaut kā tā jāstāsim. Un laižam iekšā. Nu. Negribēsi peldēt. Oj, aizgāja. Opā, kāds te bija iekēries. Un arī sēž. Skaisti. Nu. Dabūja arī normāli ierīt iekšā. Ķērvēs šeit uz tādu vertikālo blitku. Šādu te. Nu, es varbūt būtu domājis, ka priekš asara viņa ir par liela, bet man pavisam nesen vasarā uz šūpiņa 18 gramīga, milzīga, paņēma ļoti skaisti asaris, tuvu kilogramam. Tā kā es par šitām vertikālām blitām vispār nestraucos, ka viņas varētu būt par lielu. Galu galā arī būs iespēja kāda līdeka interesēsies arī par šitādu izmēru. Uzliekot pavisam maziņu, uzreiz acījā kaut kādu līdeku, ka viņa ar capēs. Viens nostrādāja. Tikko nostrādāja. Kas? Nē. Dzīva arī nav. Tā tad dzīves bija. Uztaisījām katrs pa kādiem 20-30 tāliņiem. Uzlikām dzīvo, ūdu. Un paši tagad pastaigāsim gar krastiem, pameklēsim, varbūt kāds asaris vai līda kāds auksies. Elektriskais surbis, protams, ir baigā tēma. Izstaigāt 30 āliņus uztaisīt ar roku. Protams, ir iespējams, bet tas ir baigais čakars.
ar elektrisko bori vispār neiespringstot staigā un tik spaidi podziņa. Ir. Jāņa Uta nostrādāja. Pagaidām nekas netin. Velk līdz sajūt pretestību un tad rauj ārā. Nē, izskatās, ka vienkārši izšāva. Bija uzlikuši asarīti un te iemainīs vienai ūdai asari uz raudu. Un parasti, statistika rāda, ka uz raudu paņem biežāk nekā uz asari. To mēs redzēsim. Atdzīvojās tā. Atdzīvojās. Viss kārtībā. Šādi. Pagaidām it kā divas reizes nostrādāja ūda, bet divas dažādas. Bet atnākot, vienai zivs nebija, otra vai vienkārši uzsita vai vienkārši kaut kas karodziņu, tāpēc izšāva. Ir. Kaut kas paņēma. Kaut kas foršs. Dabūja iekšā. Kur tu dabūji? Bāc. Ledus malā. Ai, bija cope. Tas nozīmē, ka šīs māneklis strādā. Jau biju drusciņi atslābis. Tiešām drusku atslābu jau likās, ka nekas nepaņems. Forši sajūta. Forši, ka ik vēl rīdim kaut kas paņem. Pagaidām nesapratu, vai tā bija līdeka vai smuks asaris. Aizlidoja. Kur aizlidojis, bet spola netin. Interesanti. Jā, klausies. Nav zivs, ietina zālēs. Novo. Un gana daudz arī īstina makškerauklis. Tātad te kaut kas bija. Kaut kas te bija. Ko, šodienai cope beigusies. Rezultāti nav tādi, kā gribētos. Diemžēl mums ir 4 asari un 4 raudas. Uz blitku paņēma līdz āliņa malai viena zivs. Bija notrūkusi un kolēģim arī 2 copes bija ar blitku. Nekirās. Tas ir skumji. Bet paskatieties, kāds skats. Vienkārši atburoši. Ne tikai pēc zivs mēs braucam uz ezeru.
arī lai atpūstos un izbaudītu, vienkārši izbaudītu dabu.